atbrauc pašaut, bet Viktors pļauj lauku. Vajadzēja arī kurmrakums novākt, palīdzēja. Savedām 2 milzīgas kaudzes, tur, kur ir vairāk bedru laukumā. 1000 skudru, šis bija kaut kāds kataklizmisks notikums, bet, viss tur tēt var draudzīgi čupoties. Viktors pabeigs pļautais 70 metriem, tajā ir šaut. Bišķiņ vējš šodien. Jā, galvenā doma šodien būtu izmēģināt to, ko man liekas, ka es vakar atklāju, jo katru nedēļu kaut ko jaunu atklāju. Bet es kaut kā norīju to krupu un pieregulēju savu loku vienkārši tā, lai būtu labi lido, lai arī kāds tur būtu plunger tensions un tā. Un tagad ir mīkstā beiters atsperīt, izskrūvēt ārā uz kaut kādu 7. atzīmi, kas ir kā diezgan mīksts. Bet, tad būtu vismaz pārsvarā lido grupiņā vai nedaudz pa labi no grupiņas uz 30 metriem. Un tas nonāca pie tā, ka man tagad arī sightpin ir tieši virs stabilizātora, tieši virs bultas, kas man tagad atļauj, ja es esmu pilnā atvilcienā, un es arī kā stieguri es nolieku sev, es pirms tam šauju, ka es stieguri liku, tur man raizers ir skatienā, tad es viņu lieku blakus sightpin, gandrīz virsū sightpin. Un vienkārši tā sajūta, kad ir tāda perfekta līnija, kad tu šauji un tēmē perfektā līnijā, tu vari stumt to loku tieši mērķim vidū. Un tad tā stiega negrib arī kustēties prom no tā, kur es viņu nolicis. Bet es to atklāju vakar diezgan vēl, ka jau spēks gājas beigām. Tad bija tā, bet tur reāli varēja saprast, jā, šis ir 10, un viņš arī trāpdzeltenējā. Un tad, šis bija višķi pa labi, jā, aiziet 8-niekā. Nav tā, ka visi labi, un tad ir 7-nieks. Un tā liekas, ka galīgi garām, un tad ir 10-nieks. Redzēs, nonāks pie more consistency, kas vēl pie updateiem jaunu kājiņu. VNS SAT, nevar iedomāties vēl labāk, tik sturdy, un šitā vieta ir esena, viņi neplēš, ja tev ir vraps uz gripu, tad viņi neplēš skrūvīt apakšā, nostiprina kājas. Easy peasy, nav tā kā tam Avalonam, ka krīt ārā tie magnētiskie. Un tā, mēģinās kaut ko labi izdarīt šodien. Bišķi vējains, bet vismaz silts. Vienīgais mīnus, ka man klikers tagad stāv šitā. Knap uz maliņas. Kad es saņemos kaut kādu vairāk spēku, kaut ko jaunu mēģinu, tad es to klikeru nolikt līdz pat tejienē, ka viņš ir tā kārtīgi virsū. Bet es laiku atgriežos pie šitās pozīcijas. Alignment ziņā viss liekas labi. Es zinu, ka es iepriekšējā video teicu, ka es varu atvilkt daudz vairāk nekā man likās. Bet realitātē tas baigi labi nestrādā tajos pressure brīžos, jo man ir baigi daudz tādu flyaway. Un tas atlaidiens ir tāds jo tu vienkārši, nezinu, droši vien, kad vienkārši priekšējā roka nenostrādā pietiekami daudz. Tad man atkal tagad bišķiņi sāp kreisās rokas alkoens, jo es viņas, man liekas, pārforsēju ar to stumšanu. Tā kā jā, es, man liekas, bišķiņi pārcenties ar savu atvilcienu. Un man liekas, ka arī šitajā jaunajā metodē, tur, ja viss aies, tad jā, droši vienkārši bultas nogriezīšu īsāks. Vēl kas, es tagad esmu apakaļ uz 40-nieku pleciem. Ja nemaldos pēdējo reizi, kad es teicu, tad man bija 46-nieki paņemti. Jūs nevarēja dabūt, lai man bultas lido pietiekami mīksti. Bet tad es telpās, man ir jauns taps arī. KSL Gold taps, viņš droši vien arī bija jauns, tad, man liekas, cik es saprotu, tās stiegri arī bišķi ātrāk izlido no pirkstiem, tad varbūt arī tas spēks sanāk lielāks, ko tā bulta dabū. Un kas vēl bija pamainījis savu ankuru? Vairāk uz priekšu, un tam man tiem stiprajiem pleciem tās bultas lidoja mīkst. Un tad es viņu griezu ārā, un es nevaru atkal izgriezt viņus vairāk, un es pārbāju apkārt uz 40-niekiem, lai varētu dabūt normālu tune. Bet tagad atkal man šie pleci ir atkal maksimāli iegriezt iekšā. Tā kā es nezinu, kaut ko es varbūt izdomāšu atkal, bet
Esam apkārt pie 40 pleciem, kas ir arī labi, jo vairāk negribās vilkt pie 46 pounds uz atvilcienu. Nešauju tik daudz, lai varētu gandrīz pie 50 iet. Tā. Nācās uzvilkt hudī, diezgan augsts. Ja redzēs, varbūt, ja šaujot tā nav. Ok, pirmās bultas. Nu jā, Alkonis bišķi vēl sāna. Un 8 pa kreisi. Maziņš tehnisks incidents. Ok. Uzrāva augšā bišķi. Pagaidām nav diezko spīdoši. Bet, cerēsim, ka warm-ups. Nu jā, aizpūt. Jū, bliežam pa ziliem. Bēršafs nešausim. Labi, mēģināsim ņemt vējā vēru. Vējā vēru, ārā vēju. Un atlido tur, kur šauj. Nu jā. Bēršafs nešausim. Jā, kaut kā nav labs feelings pagaidām. Ok, bet visu laiku iet bišķi zem. Vējš pūš pretī pa lielam. That's all, folks. Ok, otrais piegājiens. Bišķiņ arī, jā, nezinu, bišķi augsts pirksti. Laikam atlaidiens pieklibo, tad arī bišķiņ spārniņi trāpa pirksti. Jāpamēģina bišķiņ pielabot. Nevis pielabot, bet pārliecināties, ka es viņu īsti nolieku tā, kā es parasti lieku. Viņš arī roku trīc, nezinu. Varbūt jāpaņem kādu atpūtas dienu. Ok, tas bija labs un spēcīgs. Jā, 9. Ok, varbūt vēl iesilsim.
slopī. Turpat 9. Ok, turpat tās, bet no 8. Laikam arī 9. Jā, laikam es savu kreiso roku nebija pareizi ielicis gripā, kā es parasti lieku. Es zinu, 10 laikam. Višķi pa pirkstiem dabūja kā. Laikam jau kā labi. Bet jā, noķēra to pašu sajūtu, ko vakar. Jā, grupiņi veidojās, wow. Es aizgāju bišķi zemāk, 8 laikam. Let's see. Pretty happy with that. Un grupiņi bija diezgan viennozīmīgi pa labi. Kaut kad 9. bija grupiņas centrs 9. Let's move it over a bit. Let's see. Es kā bišķi pa zemu, tad arī noraustījos. Nu, joptuvē, tas ir 5. Tā jau nevajadzētu būt. Okay. Ok, tas pats 9 uz 1. O, X10. Jā, arī laikam labāk strādā ātrāks taimings. That said, tur tik ilgi kā nekad. Where is it? 7. lejā. Neredz savus oranžos nokļus. Jā, arī zem tevējās un arī ir 7. Desmit.
Jā, nezinu. 6 uz 5. Kaut kā iepriekšējā bulta, kas bija 10, es redzēju, ka viņi nostājās pašam klikerim uz pašu maliņu. Es kroču sabijos, ka es pārāk ātri viņu atvilku. Tad nākamo bultu atvilku mazāk. Un jā, atvilku tik maz, ka nevarēju vispār dabūt cauri. Un šī ir atkal augšā piecinieks. Nu jā, kaut kas klibo. Jā, esam laikam pieredzi 9 bultu šaut. Atsitās atkal pret pirkstu. 8. Jā. Jā, galvenā pārdoma laikam ir, nevajag sasteigt to setup un nolikties pareizi un stumt tieši uz priekšu. Bet, nu jā, es nezinu, es man liekas sev pats handikapēju. Kaut kā ir sagurums tajā kreisā rokā. Ok, bišķiņ atpūtos. Let's see. Vai var kaut ko bišķi jēgpilnāk atkal izdarīt. Bišķiņ ātrāk un... Jā, to līniju dabūnu, bet tā kā nevar tikt caur klikerim. Astoņi uz 9. Nebija grips īsti. Nesēdēju plaukstā tā, kā gribētos. Jep, 7. Lejā. Pieci uz 9 vai 6. Kaut kas nav. Ekstēn. Astoņi vai 9 uz 7. Kaut kā jā, tas atlaidiens bišķi labāk nostrādā. Nu, būtībā, jo es ilgāk stāvu, jo es vairāk sačakarēju back tension, un tad man ļoti grūti atlaist vaļā to bultu normāli. Jāmēģina raiti. Jā, kaut kā beigās normāli tik cauri, tas ir 9 uz 1. Bet jā, hukam pirksts līdēja ārā. Deviņi uz 9. Wow. 10 vai 9, nevar saprast īsti.
Laikam 8-9. Neatceros, kurā šī īsti bija. Jā, tā doma laikam ir, es šauju kaut kādu laiku. Es tur sākumā šauju, vienkārši mēģinu trāpīt vidū un šauju savu šāvienu. Bet kaut kā tagad šis ir mans 4. gads, ka es šauju. Kaut kā gribās vairāk atrast tos iemeslus tiem flyaways, kas nav grupiņā. Un tad es mēģinu analizēt. Un, būtībā katrā šāvienā tur atrast kaut kādu iemeslu. Bet tagad mēģinu samazināt tos variables, lai nav tik daudz. Tā kā narrow down to problēmu. Un arī kaut vai tas, ka es zinu, ka ja man ir ātrāks šāviens, tad viņš lido labāk. Tad tur jau ir vairāk iemeslu, kāpēc tas tā ir. Jo tu vari turēt ilgi un izšaut labu šāvienu, bet vienkārši es sāku just tās lietas, kas man pazūda, ja es turu ilgi. Un tad pie tām lietām var arī strādāt. Jā, fair enough. 5 augšā, 6 augšā. 6 uz vieniem. Felt good. Let's see. 10. Tas bija vājš grips. Un tad viss, par ko es domāju, bija mans hooks, tā es gribēju teikt. Bet 9, gandrīz 10. Uz 3. Jā, tajā vēsajā laikā viss tāds vēss un slidīgs. Sauss. Hmm, 7 augšā. Arī tagad nedaudz hooks slīdēja. Es dodu priekšroku, ka man ir lielāks spiediens uz rādītāju pirkstu. Jāmēģina to noturēt. Okay. 9 uz 10. Un viena lieta ir, man liekas, ka man arī labāk šaujās, ja es nedaudz liecos uz apakai. Stāvēt tajā T pozīcijā, es nezinu, kaut kā baigi saspringt. Jā, tas bija tāds meh, bet 9. Vēl viena lieta ir, man release, esmu skatījies slow motion videos un frame by frame, tas release ir clean. Un tie pirksti paliek tādi vājāki un stiegi ir izslīd un man roka iet uz apakai. Bet man viņi iet tā, man nav kaut kāds širāts. Un cik es eksperimentējot noprotu, tas būtībā ir no tā, ka es diezgan daudz nespiežu sev sejā. Es mēģināju arī, ja es spiežu sev sejā, tad tas ir daudz vairāk šeit. Bet ja man ir tāds viegls, tad viņi man iet tā. Bet, lai spiest sejā, tur man atkal, es jūtu, ka man biceps daudz strādā. Tā kā arī, nezinu, gadu gaitā cerams kaut kas atrisināsies. Tas bija cauri. Un jā, 4. Caur klikrim izvilku, bet domāju, šaušu tik un tā. Gribēju redzēt, kur lidos.
10. Jā. Kā sanāk spēcīgi tie šāvieni, tad ir labi. Jā. Deviņi. Septiņi uz vieniem. Come on. Jā, divnieks pelnīts. Tāpat septiņnieks uz vieniem. Kāds absurds. Trīnieks uz trījiem. Nezinu, paņēma pauzīti. Un viss vienkārši nevar izvilkt. Šis bija deviņnieks uz 11. Nu jā, tagad tik ilgi turot un mocoties, viss tā kreisā roka lupatās. Septiņi uz vieniem. Jā, vispār nevar tikt caur klipriem vairs. Jā, 8, 9 uz vieniem. Felt better, bet nebija labs tēmējums. Kā laikam 7, 8 uz vieniem. Deviņi. Tā, tas bija diezgan vājš sniegums. Jāmēģina atgūties. Varētu būt, kad atkal kreisā roka bija uzbraukusi nedaudz pa augstu, paskatoties video bišķi. Jā. 6 uz 11. Nu, felt good. Jā, 10. Arī ilgi turēja, bet tas spiediens nebija tik liels. Kaut kā uz kreiso roku varēja arī paturēt un īsti neko nezaudēt. Ups. Mēģināju iemest augstāk, kaut kāds septiņnieks sanāca. Jā, laikam kreisais plecs jātur lejā. Tā būtu bijusi galvenā problēma. Nu, atlaidiens bija diezgan slikts.
7 uz 1. Sajūta noķēra, 9. Kaut kā laikam arī atvilciena roka neaiziet īsti līnijā, neaiziet mugurā. Tur būs daļa problēmas. Un 9 uz 12. Jā, laikam abi. Gan kreisā roka, plecs uzgāja nedaudz augšā, gan arī labā roka īsti netika mugurā iekšā. Tāpēc arī tik haotiski sanāca tas. Kaut kāda grupa jau tur bija, bet uz 1. Ja neskaita tos dažus šāvienus, kurus man droši vien nevajadzēja šaut. Desmit. Nestabili, bet 10. Ok. Viktors saka, ka ten. Un šis... Nezinu, neesmu droši. Buka 6 uz 1. Jā. Kaut kāds nianses vēl, ko es piefiksēju, bet tās jau visur parādās. Tā, pašā arī bišķi bez kameras, bet šodienai pietiks. Nav tā spēka, jāpaņem kādu atpūtas dienu. Un kopumā jau nav slikti. Tad, kad tie šāvieni ir ātri, tad viņi ļoti bieži ļoti labi. Un, jā, vienīgais nav pierasts arī šaut 9 bultas.